Aras stacionāra izveidošana bijušajā Sarkanā Krusta slimnīcas ēkā ir stāsts par sapņiem, par uzdrīkstēšanos, par mērķtiecību un uzņēmību. Par uzdrīkstēšanos noticēt tam, ka vairāk kā 100 gadus veca ēka, turklāt reģionālas nozīmes kultūras piemineklis, var atzimt kā moderna medicīnas iestāde. Uzdrošināšanās noticēt tam, ka Latvijas medicīnas vēsturē leģendāra ēka, kuru par savu saukuši daudzi Latvijas pazīstami mediķi, var atzimt un saglabāt to labo un īpašo sajūtu, ar kādu to atceras gan tie, kas šeit strādājuši, gan tie, kas ārstējušies. Šis ir stāsts par sapņiem. Par sapņiem par to, ka slimnīca var būt tāda, kurā pacients nejūtas kā slimnīcā. Kur satiekas medicīnas māksla, arhitektūras māksla, tēlotāja māksla, un visbeidzot radot to īpašo dzīves mākslu, kas mums palīdz dzīvot un atveseļoties. Taču jāpiemina ļoti daudz, kas slēpjas aiz šī aicinošā interjera. Un tās ir milzuma daudz modernas tehnoloģijas, gan medicīniskas, gan inženieru komunikāciju. Un tieši tās nodrošina šo ļoti svarīgo, komfortablo un pacientiem drošo vidi, par kuru ir ļoti domāts. Kā piemēram, lai nodrošinātu pacientu komfortu palātās, tiek izmantoti risinājumi zaļam kursam, piekritīgi risinājumi, kur nodrošina telpu sildīšanu un dzesēšanu, izmantojot griestu plaknes. Tas ir risinājums, kāds līdz šim nav izmantots nevienā medicīnas iestādē Latvijā. Gan klimata kontrolē, gan pacientu drošībai, gan datu pārraidē tiek izmantotas vismodernākās tehnoloģijas, un galvenais uzsvars ir likts uz pacientu drošību. Un visas palātas ir aprīkotas ar modernu pacientu pāraudzības sistēmu, kas nodrošina vitālo datu monitorēšanu un iespēju konstatēt visas problēmas, pirms vēl tās ir attīstījušās. Moderni risinājumi ir arī sterilizācijā, nodrošinot nepārtrauktu pāraudzību par visiem sterilizācijas procesiem. Operāciju zālēs ir ieviesta operāciju pārvaldības sistēma, kas nodrošina gan pacientu datu pieejamību tiešsaistes režīmā, gan visu pacientu datu reģistrāciju, gan klimata kontroles vadību operācijas laikā. Taču pats galvenais ir cilvēki. Tie ir brīnišķīgi speciālisti, kur izmantojot vismodernākās medicīnas tehnoloģijas, nodrošina šo ļoti efektīvo ārstēšanu, samazinot operāciju riskus, saīsinot pēcoperācijas periodu un padarot arī pēcoperācijas rehabilitāciju daudz īsāku un vieglāku. Un es esmu droša, ka šī ir tā vieta, kur satiekas modernās tehnoloģijas ar izciliem speciālistiem un profesionālo deksmi, kas rada meistarību, aizrautību meistarību.